Pakalpojumu piegādātājs Rīgas gadījumā, tas būtu Rīgas ūdens, viņš uzskaita mājā šo patēriņu pēc mājas lielā ievada skaitītāja saucamā. Un katrā dzīvoklī ir sava mazie šie ūdens skaitītāji. Tātad ūdens zudumi veidojās kā starpība starp šo ievada skaitītāju un mazo skaitītāju summu. Iemesli, kāpēc viņi veidojas ļoti daudz un dažādi, visbiežāk tas veidojās tāpēc, ka cilvēki nenodod pareizi un saulaicīgi tos rādījumus, vai arī šie ūdens skaitītāji nav verificēti, tātad veidojās kaut kāda veida nobīde tajā precizitātē. Un par cik visu šī te mājai piegādātais ūdens, ko uzskaita šis ievada skaitītājs, tas ir kopīpašumam piegādāts ūdens. Tas nozīmē, ka kopīpašniekiem, šiem iedzīvotājiem, šī starpība arī jāmaksā. Labā ziņa ir tāda, ka vismaz mūsu praksē ļoti bieži ir gadījumi, kad vienā mēnesī mājai ir jāpiemaksā par šiem zudumiem, otrajā mēnesī to šo zudumu saņem kā atlaidi pie rēķina klāt. Tātad var teikt, viņš nokompensējās.